tādi ļoti interesanti projektiņi, ko var tiešām no pavisam vienkāršiem sadzīves priekšmetiem, lietām, materiāliem, ka var uztaisīt tādus interesantus, kustīgus objektus, ar ko bērni var spēlēties, un tam nevajag ieguldīt dārgus materiālus vai pirkt kaut kādas speciālas lietas, ka daudz ko var atrast mājsaimniecībā un to visu izmantot, lai paspēlotos. Uztaisīt kustīgu rotaļlietu nemaz nav tik vienkārši. Tam nepieciešama pacietība, precizitāte un veiklība. Taču bērni ar uzdevumu veiksmīgi tika galā, izveidojot pat vairākus projektus. Mēs nevaram mācīt to, ko mēs pašas neesam iemācījušās. Jā, tā kā mums tapa vairāk, kā mēs sakam, demo vai paraugu versijas dažādiem šiem kustīgajiem objektiem. Protams, tas ir atkarīgs arī kāds vecums, ko bērns var vai nevar izdarīt, bet mums pašām bija ļoti interesanti. Es izveidoju 3 lietas. Dzeni, taureni un roku. Kas bija visgrūtākais? Taurenis. Es taisīju pistoli, ziemēbriedi un es taisīšu vēl somiņu, bet arī balānēs uztaisīju. Bija mazliet grūti. Grūtākais bija uztaisīt ziemēbriedi. Ziemēbriežu ragus man bija grūti pielīmēt. Es taisīju karuselīti. Tu mājās arī turpmāk varēsi kaut ko tādu uztaisīt? Es domāju, ka jā. Šāda veida meistarklases attīsta radošo domāšanu, kā arī māca bērniem, ka ikvienu materiālu var izmantot dažādos veidos. Visādi materiāli, kas varbūt mums apkārt ir, ka tos var izmantot, lai spēlētos. Ne tikai pirkt jaunas mantas vai ne, bet tā man pašai ir tāda ļoti tuva domāšana, šī zaļā domāšana, varbūt materiālu otrreiz pārstrāde, izmantošana, gan rokdarbos šujot kaut ko, gan arī šeit ar bērniem darbojoties, ka ir šī iespēja pārradīt lietas. Es domāju, ka varētu uztaisīt visādiem materiāliem kaut ko. Nodarbības viens no mērķiem bija palīdzēt saprast turpmāko dzīves virzienu, ko viņi vēlas vai gluži pretēji nevēlas darīt nākotnē. Šeit varbūt ir salīdzinoši mazi bērni, nav jaunieši, kas varbūt jau skaidrāk zina, ko viņi nākotnē grib darīt, bet varbūt kādu tas rosina vēl vairāk nodarboties ar mākslu, un šie bērni arī ir tādi, kam patīk. Radoši mums jau bija iepriekš ar mālu darbošanās, tur arī ļoti daudz aktīvi darbojās. Bērni atzīst, ka arī mājās turpmāk radīs pielietojumu ikvienam materiālam. Nicata Anna Stariņa, Artūrs Reinholds, TV9 Pakalni.